no svētkiem skatītāji pie darba, un pie mūsu raidījuma vērsās kāds mūsu pierīgas iedzīvotājs, kurš norāda, ka ne vietējā pašvaldība, ne policija, ne arī citas uzrunātās atbildīgās iestādes, potenciāli atbildīgās, kas varētu šo situāciju kaut kā mēģināt risināt, nav spējīgas palīdzēt līdz izmisumam novestiem cilvēkiem. Tas ir stāsts par sacīkšu trasi, kas iekārtota tur, kur cilvēkiem it kā būtu jāķer lauku miers. Jā, sacīkšu trasi, kas neliek gulēt ne dienu, ne nakti. Ir darba dienas vakars, un kā jūs redzat, arī šobrīd ir kāds cilvēks, es nezinu, kā precīzāk nosaukt, šai gadījumā, teiksim, cilvēks ar automašīnu, kurš braukā palādu. Ezera piekrastē sastopam kādu jaunieti, kurš nakts aizsargā meklē vietu, kur vislabāk uzbraukt uz ezera. Normāli. Es skatos, ka nav nekāds nagls vispār, cik mums nāk. Laidīs augšā tagad, ja? Laidīs augšā? Jā. Paskatīsimies. Droši? Droši tāds? Es zinīgi, es kāds sūds. Neuzbraukšu tiešām. Vakar bija kāds miljons cilvēku. Pēc brīža jaunietis dodas ezera virzienā. Turpat redzams kāda spēkrata tā saucamais bamperis. Ierodoties dienas gaismā, nevienu autovadītāju uz ezera nesastopam. Taču turpat pašapliecinās 2 motociklisti. Autovadītāji motociklisti rada pamatīgu troksni, un, piemēram, šie 2 motociklisti, kas šobrīd ārdās uz ledus, rada tādu troksni, ka apkārtējumā iedzīvotāji pavisam noteikti nespēj koncentrēties. Beztabūs skatītājs, kurš dzīvo ūdenskrātuves tuvumā, norāda, ka svētdien uz ezera vienlaikus atradušās pat 20 automašīnas. Apkārtējo iedzīvotāju miers tiek traucēts gan dienā, gan naktī. Teritorijas īpašnieks Sija Rīgas meži regulāri gar krastiem salauž lēdumu. Tas darīts ar nodomu, lai automašīnas nevarētu uzbraukt uz ezera. Asu izjūtu cienītāji izmanto lielo ezera platību un nemitīgi atrod jaunus ceļus, kā nokļūt uz ezera virsmas. Viens no tādiem saviem spēkiem nav spējis nokļūt atpakaļ krastā. Sveiki! Pēc mersīša? Jā, aķīt nosēdās. Kas tu Cik ilgi braukājas, ka aķis nosēdās? Jūs man filmējat tagad? Jā. Kādā sakarā? No raidījuma Beztabū TV3 mēs esam. Jūs braucāt pa ladu? Nē, mēs nebraucām pa ledus, atbrauc draugam palīdzēt mašīnu izvilkt, kāpēc jūs man filmējat? Labi, mēs esam pie drauga pajautāt. Īpašnieks nav. Kā tā mašīna šeit nokļuva? Vai aizvāc savu mikrofonu, kamēr viņa ūdenī Nevajag uzlamāties, neuztraucies. Vispār Tev neaiztiek, nenāc man klāt. Kamera izslēdz, lūdzu. Vai kamera? Nebāzies virsū. Mēs tev nelēnam klāt. Sava lieta, ko filmē, ko jūs vispār bezsakarā darat? Trakākais ir tas, ka mēs nevaram neko izdarīt. Mēs nevaram sodīt nevienu. Un kā jau es teicu, salasīt zēņus un arī varētu tieši taukāt. Bet tad būsi vainīgs. Viņi būs kaut kādā administratīvo pārkāpuši, bet te būs krimināls. Božu ūdenskrātuvē atrodas Babītes novadā. Izteikti lielākā ūdenskrātuves platība, kā arī daļa pieguļošās teritorijas saistīta ar Rīgas domei piederošu uzņēmumu Rīgas meži. Galvaspilsētas ierēģi nevar izdot noteikumus, kas būtu saistoši citā novadā. Turpretī Babītes novada administrācijā atrunājas, ka nevar ietekmēt privātīpašumā notiekošo. Zīmes izlikt. Zīmes neviens neņem vērā. Sodīt īpašnieks. Viņus nevar. Jūs jau esat likuši jau zīmes? Zīmes bija. Likām zīmes. Regulāri likām zīmes. Tad mēs spērām smilšu valni te priekšā. Ledus pats kā tāds, viņš jau pie krastiem ir paciets. Jā, viņš varētu būt pat 20 centimetrus. Bet ezera kaut kur vidū, kur ir straumi lielāk vai vēl kaut kādā veidā, tas ledus var būt daudz reiz mazāks. Un pat tur pāris centimetru vien var būt. Un ar mašīnu braucot, tas ir viens mirklis, un jūs esat jau ūdenī. Un jūs ne tikai jau, kā var teikt, apdraudat savu dzīvību, blakus sēdošos, jūs arī vidi. Pie tā visa arī vidi diezgan daudz ko ietekmē. Es tā godīgi pateikšu, es esmu izmisumā. Es nezinu, kā lai ar šiem tiek galā.
To nezina arī likumsargi, kuri neregulāri novēro uz ledus notiekošo. Policistu rīcībā nav likumpants, kas nepieļautu atrašanos uz sasalušās ezera virsmas. Artūrs Špaksrons, Polītis bez tabū. Nu, zini, te bez jokiem, te nav nekādi joki. Kā mums atklāja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, tad kopš pērnā gada novembra 17 cilvēki ir atā. Un īstenībā ir tā, ka vēl tas cipars var arī mainīties, un, diemžēl, uz augšu var mainīties, jo, redzīja, ūdens tilpnes ir aizsalušas, tur ledus, un tā īstā bilde parādās pavasarī. Tā mēdz notikt. Tad 17 cilvēki jau stabili kopš novembra aizgājuši, un tas cipars, kā jau es minējos, var augt. Jā. Nu, ja jums kādam skatītāji radās jautājums, kāpēc tur tas traktors darbojās arī pa to krastu un ko viņš tur darīja un kāpēc tas ledus tika lausts, tad saprotiet, tas ir tāpēc, lai mašīnas vienkārši netiek virsū uz šī ledus, jo tad, ja tas nebūs normāls un ciets pie krasta, tad tur neviens nevarēs uzbraukt, un arī tur tika tas ledus lausts ar tādu domu, ka tiek izveidots tāds ledus valns, kuram patiesībā netiek arī. Tur vieglo tu netiec pāri, jā, vismaz ar vieglo varbūt. Tas vīrs stāstā arī jautāja, ka viņš nesaprot īsti, ko lai dara. Nav īsti idejas. Mums viena ideja ir, bet vai mums ir cilvēku balsts aiz muguras, kas domā līdzīgi, te ir likums vajadzīgs, kas vienkārši ņem un aizliedz automašīnām atrasties uz aizsalušas ūdens tilpnes un viss. Protams, te mēs nerunājam par organizētām sacensībām, vai tie būtu britkotāji, vai tas būtu ar mašīnām uz ledus. Bet, jā, kur tiek ievērot arī kaut kāda drošības nosacījuma, un tas ledus biezums noteikti tiek pārbaudīts visu ezeru garumā. Bet, skatītāji, mēs atgriežamies pēc maza mirklī šeit mūsu studijā, un